Sakiet, lūdzu, kā ir ar tām valsts līdzfinansējumu? Es atradu kaut kādu cashbacku iekšā mašīnā, vai tas ir tas pats? Tas ir valsts finansējums stāv vidū, tur, kur ir glāzes. Jā, tā mēs arī sapratām. Bet valsts finansējumi ir jebkurš cilvēks, kas ir Latvijas pilsonis, viņš var noformēt līdzfinansējumu valsts. Tas ir saucās EKI. Cik liels viņš ir sanāk? Viņš ļoti atšķirās. Atšķirās jaunām mašīnām, lietotām mašīnām un lietotām mašīnām, par cik mēs pārsvarā tirgojam lietotas automašīnas. Ģimenes status, tad tu vari dabūt uz šādu Tesla 5000. Parasts negoda ģimenes status cilvēks var dabūt 3350. Un ja pērk 7-vietīgu, tad goda ģimene var dabūt 7000. Pats vēl lielāk. Jā. Cilvēks atrod elektromašīnu, kas mums ir tagad arī viens tāds case, par 10 000 eiro, kur mums sanāk, tur nezinu, Nissan Leafs, tāds budžeta klases. Jā, budžeta klases. Tad reāli viņam sanāk kaut kādi 5000 tikai tā mašīna. Plus, ja viņš vēl nodod savu veco mašīnu metālūšņos, kolmetā, tad viņš vēl dabūna vēl 2000 klāt. Tas nozīmē, kad viņam sanāk elektromašīna par 3000. Ļoti daudz to nezinu. Wow, tas ir reāli ļoti izdevīgi. Jā. Tas ir ļoti izdevīgi. Jā. Un sanāk vienkārši cilvēks no malas vienkārši atnāk, mašīna maksā 10 000, ja viņš savu veco atdod. Reāli tu samaksā 2-3 tūkstoši, tik un tu brauc ar elektroauto un nestāv korčos. Kur meklēt braucamo? Motorfai LV. Labākā likme piķim. Tepat Motorfai LV. Apkopo datus no oficiāliem autotirgotājiem Latvijā.